Ienācās man te divas šādas kastītes no Hāfela. Samērā jauna furnitūra, līdz šim es tādu nebiju redzējis, tāpēc izdomāju pamēģināt uztaisīt nelielu eksperimentu un arī pastīties, kā tas izskatās, kā saka, iegūt jaunu pieredzi. Attaisam vaļā, kas tajās kastēs ir. Kastītes ar uzrakstu Salis, arī viens no lieliem furnitūras ražotājiem. Itāļu, redz no 26. gada jau ražo. Šeit iekšā ir nosegvāciņi, un otrā ir pati furnitūra. Lūk, izstās šādas līdzīgi kā viras. Ja, ir pati vira. Ir arī viras pamatiņš. Kaut kas līdzīgs uz parasto durvju eņģīti, jeb viru. Ja, te var redzēt izmēra atšķirības. Bet patiesībā tas ir mehānisms nolaižamajām fasādēm. Viena projekta ietvaros man viens no mēbeles elementiem ir šāds skapīts, kas ir paredzēts apaviem, un attiecīgi viņam tad būs nolaižamā fasāde, kurai tad es arī iestrādāšu šīs viras. Pastīsimies, kāds būs gala rezultāts un kas no tā visa sanāks. Ir dažādas kravnesības šie te nolaišanas mehānismi un ir paredzēti fasādēm ar augstumu no 280 līdz 400 mm un platumā līdz 900 mm. Lai man būtu ērtāk atmērīt un iestrādāt šo te furnitūru, tad es atsevišķi esmu nolicis skapīšu grīdu un atsevišķi fasādi. Katrā ziņā arī šādi saliekot kopā vienmēr var pārbaudīt, vai mērījumi, kas tika veikti fasādei un pamatnei, sakrīt. Ņemam furnitūras rasējumu un atmēram uz pamatnes. Ērtākai urbumu iestrādēji es izmantošu šādu te Blūmu šablonu, kuram šie urbumi ir ik pa 32 mm, kā arī urbumu sākumu iespējams ieregulēt pēc vajadzības. Tā kā esmu nedaudz slings, tad divus urbumus, kas ir vajadzīgs priekš viras galvas, es ieurpšu no rokas. 35 mm Forstnera urbis. Gan pati vira, gan arī viras pamatniņš tiek paredzēts stiprināt tikai un vienīgi ar šīm te eiroskrūvēm, bet saliekot un pastoties, kā tas viss strādā, es vispirms pieskrūvēšu ar mazajām 3,5x15. Atradīsim šeit smuki virai uz galvas var atrast centru, vietu, kur no divām daļām viņi ir salikti kopā, un ielikšu uzreiz uztaisīšu urbumus skrūvītēm. Notīrīšu grafitī savus. Nu ko, urbumi ir sataisīti. Liksim kopā, pastīsimies, kas no tā viss sanāks. Vispirms iemontējam pamatiņus. Pieskrūvējam pie fasādes viras. Nu un sakabinām kopā.
Pagaidām tas izskatās tā, bet viņam komplektā nāk vēl 2 šie te hidrauliskie amortizatori, kas jums palīdzēs noturēt fasādi, lai viņa tik strauji nekrīt uz leju, tad, kad jūs viņu laižat. Es pat pirmajā brīdī sabijos. Bet, kā redzējāt, tā fasāde pati vēl neturās. Un, lai viņa turētos klāt, tad ir speciāls šāds te magnēts. Izskatās šādi. Tā kā šis te atspiedēja mehānisms ir uz 10 mm urbumu, es izmantošu šo te blūmu šablonu, kas ir paredzēts ieurbjamajiem blūmu fasāžu atspiedējiem. Var pat cauri izurbt, ja vajag. Un urbjam iekšā. Mums atliek vēl tikai ieurbt šādu te maziņu bleķīti, kas turēs šo te fasādi. Voilà! Tagad fasāde nekrīt. Izstās labi. Uzliksim vienam vāciņus. Dekoratīvos pastīsimies, kā viņi izskatās. Jo transportēšanas brīdī es viņus tāpat ņemšu nost. Apstīsimies tuvāk, kas te sanācis. Re, kur ir šis te magnētiņš paslēpies, kas tura to fasādi. Un uzspiežot uz fasādes ar bremzīti atkrīt vaļā. Šādi izskatās šis te mehānisms bez nosegvāciņa. Savukārt šādi izskatās mehānisms ar nosegvāciņu. Re, ko redzēt iekšpusē, kā viņš strādā. Nu, lūk, šādi te. Smuki. Jāsaka, kad produkts atstāja par sevi labu iespaidu, manā piedāvājuma grozā saviem klientiem viņam noteikti būs būt. Montāža nolaišanas mehānismam ir ļoti vienkārša. Manuprāt, būs man vēl kādi projekti, kur būs vajadzīgi nolaišanas mehānismi un mēbeles izmēri atļaus izmantot šos. Es viņus noteikti izmantošu. Šī nav nekāda apmaksāta reklāma, ja kādam šķiet šos mehānismus esmu pircis pa savu naudu, savam klientam, savam šim te projektam. Vienkārši uztaisīju video, padaloties ar dažādām interesantām furnitūrām, kas ir pieejami mūsu tirgū. Jo nereti nāks lasīt komentārus, ka viss foršais ir ārzemēs. Mums nav nekā. Redzat? Ir iespējams iegādāties, ir pat viņu uz vietas. Ja nu viņus kāds ātri izpērk, viņus ātri var pasūtīt vietā. Ar šo mehānismu viss ir kārtībā. Paldies, ka skatījāties un uz tikšanos nākamajos video. Čau!